Labdien! Fizikas formulas lapa kā neaizstājams palīgs ikdienā un eksāmenā. Prezentācijas mērķis – parādīt iespējas darbā ar fizikas formulu lapu, jebkurā izglītības iegūsi posmā. Īsumā saturs lielumi un grafiki, kā izvēlēties atkarīgo lielumu, kā pētīt likumsakarības, kā īsāk pierakstīt likumsakarību, kā pētīt sarežģītākus procesus. Attēlā redzamas dažādas formulu lapas. Pa kreisi pirmā ir dabas zinības 9. klasē diagnosticējušajā darbā. Vidējā lapa ir dabas zinības vispārīgais mācību sasnieguma līmenis. Un pa labi ir fizika optimālajā un tā pati lapa arī fizika augstākajā izziņas darbības līmenī. Formulu lapās ir dažādi burti un apzīmējumi, kas ir fizikāls lielums. Pastāv divas definīcijas, savā ziņā līdzīgas. Fizikāls lielums ir tāda objekta, vielas vai procesa īpašība, kurai var piešķirt skaitlisku vērtību, izmantojot mērvienību kā etalonu. Cita definīcija ir, ka fizikāls lielums ir fizikālas sistēmas īpašība, kuru var kvantitatīvi izmērīt, izteikt kā skaitlisku vērtību un mērvienību un salīdzināt ar citiem tāda paša lieluma mērījumiem. Kā pieraksta lielums un mērvienības formulu lapā? Fizikālie lielumi ir piemēram ceļš, laiks, ātrums, spēks, jauda, spriegums. Šo konkrēto lielumu apzīmējumi ir S vai L, T, V, F lielais, N lielais, U lielais burts. Tad burti formulu lapā ir fizikālo lielumu apzīmējumi. Lielumiem ir arī mērvienības. Šo lielumu mērvienības ir metrs, sekunde, metrs sekundē, ņūtons, jaudai ir vats un spriegumam mērvienība ir volts. Lielumus var izmērīt. Konkrēt šos lielumus var izmērīt ar mērlentu, ar pulksteni, ar radaru, ar dinamometru, ar vatmetru, ar voltmetru vai multimetru. Liela daļa apzīmējumi un mērvienības ir vienādas visā pasaulē. Formulu lapa ir pieejama eksāmenu programmā, aģentūras mājaslapā. Lielumi ir saistīti likumsakarībās. Bieži vien lielumi savā starpā ir saistīti. Mainot vienu lielumu, mainās arī citi lielumi, bet daži lielumi nemainās. Dabas zinātnēs, fizikā, ķīmijā, bioloģijā un dabas zinībās pēta, kā mainās viens lielums, ja citu lielumu izmaina. Dabas zinātnes ir eksperimentāls zinātnes. Visas likumsakarības ir atklātas eksperimentālā ceļā, vai arī eksperimentā ir apstiprinātas. Tad, kad izprasta katra lieluma jēga, likumsakarības pieraksta formulu veidā. Vienādos apstākļos likumsakarības atkārtojas. Lieluma veidi ir trīs. Ir neatkarīgie lielumi, atkarīgie un fiksētie lielumi. Neatkarīgais lielums ir tas, ko maina pētnieks.
atkarīgais lielums ir tas, kurš mainās pētījumā. Fiksētie lielumi var būt vairāki, un tie paliek visu laiku nemainīgi. Gandrīz visi lielumi var būt kā atkarīgie, neatkarīgie un fiksētie lielumi atsevišķos pētījumos. Kā iegūst sakarības un formulas ir par to, ka formulas nerodas formulu lapā, bet gan eksperimentā. Ohma likuma pētījumi skolā, jeb I kā funkcija no sprieguma U. Lai varētu veikt eksperimentu, nepieciešams ir saslēgt elektrisko ķēdi pēc schēmas. Dotajā schēmā spuldzi nemainīsim, tāpēc pretestība R būs kā fiksētais lielums. Mainīsim spriegumu, katru reizi pieliekot klāt vienu bateriju AA, mērīsim spriegumu un strāvu stiprumu ar atbilstošām ierīcēm ar voltmetru un ampermetru. Izveidosim tabulu un ierakstīsim tajā spriegumu un atkarīgo lielumu strāvu stiprumu. Pēc tam attēlosim grafikā sakarību starp spriegumu un strāvu stiprumu. Spriegumu atliksim uz horizontālās as, jo spriegums ir tas, ko mēs mainījām. Jāmaina ir nevis patvaļīgi, bet pa fiksētiem visu laiku palielinot pa fiksētu lielumu. Šajā gadījumā tas ir viens baterijas sprieguma lielums, 1,5 volti. Ja bija viens elements, tad 1,5, ja 2 elementi, tad 3 volti, un ja 3 elementi, tad 4,5 volti spriegums. Atbilstoši mērot ar ampermetru strāvu stiprumu, iegūstam atkarīgā mainīgā lieluma vērtības. Tās jāattēlo uz vertikālās as. Un iegūstam taisni, kas iet ar koordinātu sistēmas sākuma punktu. Tāpēc, ja grafiks ir taisni, tad šādu sakarību sauc par tiešo proporcionalitāti. Un redzam, ka strāvu stiprums ir tieši proporcionāls spriegumam, ja pretestība R nemainās. To var attēlot arī formulas veidā. Un formulas veidā šeit būs Ohma likums izteikts, ja, ka I vienāds U dalīts ar R. Un fiksētais lielums ir R, tas nemainās. Un I un U atrodas uz vienas līnijas, abās vienādības pusē, tāpēc šie lielumi ir tieši proporcionāli. Ja spriegumu izmainīsim divas reizes palielināsies arī strāvu stiprums. Spriegumu izmainīsim 3 reizes palielināsies strāvu stiprums. To var pierakstīt arī, ka I ir vienāds 1 dalīts ar R reiz U, un tad tas 1 dalīts ar R ir tā kā koeficients pie U. 1 dalīts ar R var izteikt arī skaitliski. Šajā gadījumā tas bija R ir 10, jā, tad 1 dalīts 10 ir 0,1. Un redzam, ka I un U ir uz vienas līnijas, jā, tad viņi ir tieši proporcionāli lielumi. Turpinot pētīt Ohma likumu eksperimentāli, var skatīties, kā mainās I, ja mainām pretestību R un konstantu turam spriegumu U. Tātad spriegumu izvēlamies vienu bateriju AA, kas ir 1,5 volti,
Neatkarīgais mainīgais lielums šajā pētījumā ir pretstība R. To mēs izvēlamies, kā pretstība R ir spuldze, bet mēs varam saslēgt vairākas spuldzes. Tātad, ja būs viena spuldze, tad pretstība būs 10 ohmi. Ja divas virknē saslēgsim spuldzes, tad būs 20 ohmi un tā tālāk. Katru reizi jāmēra ir strāvas stiprums. Izmainot ķēdē, pieslēdzot jaunu spuldzi klāt, atkal mēram strāvas stiprumu. Lielums attēlojam tabulā un pēc tam attēlojam grafikā. Grafikā šoreiz uz horizontālās asas ir pretstība, jo pretstība bija neatkarīgais mainīgais lielums, kuru mainīja eksperimentētājs, un to attēloja un to veica pa soļiem. Tātad 10 ohmi, 20 ohmi. Tā vienmēr arī būtu jārīkojas, ka neatkarīgo mainīgo lielumu maina pa fiksētiem soļiem. Uz vertikālās asas ir attēlots strāvas stiprums, un iegūtā sakarība ir hiperbola, kā to matemātiski nosauc. Ja redzams, ja, ka palielinot pretstību, strāvas stiprums tikpat reižu samazinās. Jo lielāka ir pretstība, jo strāvas stiprums ir mazāks. Un formulā redzams ar sarkano apvilktie I un R parāda, ka šie lielumi ir apgriezti proporcionāli. Jo U ir konstants un R atrodas saucējā, tātad tie ir apgriezti proporcionāli lielumi. Tādā veidā var to Ohma likumu pārveidot dažādos veidos, katru reizi kreisajā pusē attēlojot citu fizikālo lielumu un pētīt šī te lieluma atkarību no kāda cita lieluma, kas atrodas labajā pusē. Un pēc visiem eksperimentiem tad iegūstam, ka Ohma likuma pamat formula, kā tā parasti tiek pierakstīta, ka I ir vienāds U dalīts ar R. Un interesanti, ka Ohma likumu jau atklāja vācu filozofijas matemātikas skolotājs Georgs Ohms precīzi pirms 200 gadiem. Viņš eksperimentēja ar metāla stiepli, ar dažādiem izmēriem un dažādiem garumiem, un mērīja strāvas stiprumu un spriegumu, mainot šīs stieples elektriskajā ķēdē. Nu, kādi no toreiz bija mērinstrumenti, tā arī sākumā šis eksperiments neizdevās, bet beigās tomēr Georgs Ohms atklāja šo likumsakarību, kuru mūsdienās skolēni atklāja pa jaunu jau pamatskolā veicot eksperimentu. Nedaudz paskatoties plašāk uz citām sakarībām, formulu lapā tāda sakarība ir ļoti daudz. Tad vispirms ir lietas, kuras ir jāatcerās, pirms gribam sākt kaut ko atrast formulu lapā, ir saviem vārdiem jāsaprot daži pamat lielumi, jāprot definēt, piemēram, ātrums, pateikt saviem vārdiem precīzāk. Ātrums, blīvums, jauda, darbs, enerģija,
vēl noteikti citi. Tāpatās ir jāzina fizikālo lielumu mērvienības. Noteikti jāzina ir starptautiskās mērvienības sistēmas 7 pamat mērvienības vidusskolā. Tie ir kilograms, metrs, sekunde, ampers, kelvins, mols un kandela. Tāpat tās vajadzētu zināt arī plašāk lietotās mērvienības. Pamatskolā arī ir noteikts skaits mērvienību, kuras vajadzētu zināt. Tāda kā kilograms, metrs, sekunde, ātruma mērvienība, metrs, sekunde, sprieguma mērvienība, pretestības mērvienība. Ar to visu arī pamatskolā iepazīstas eksperimentos. Tā kā noteikti jūs jau visu to zinat. Tad, ja piemēram, ir zināma kāda lieluma mērvienība, tad fizikālo lielumu var atrast pēc mērvienības. Izvēlamies šo te mērvienību un skatāmies, kādā tematā šī te mērvienība parādās. Mērvienība, teiksim, parādās mehānikā, un tas meklējamais lielums ir ātrums, tad mēs varam izvēlēties ātruma formulu vienmērīgā taisnlīnijas kustībā. Ātrums ir ceļš dalīts ar laiku. Tālāk varam izmantot šo formulu, spriežot par procesiem vai aprēķinot, ievietojot skaitļus. Fizikas formulu lapā ir daudz līdzīgas formulas, kā apskatījām Ohma likuma izteiksmi. Tāds redzam ar sarkanu apvilkts, piemēram, ir ātruma formula, ceļš dalīts ar laiku, frekvence, 1 dalīts ar periodu, pātrinājums, spēks dalīts ar metru, spiediens, spēks dalīts ar laukumu, blīvums, M dalīts ar V un darbs, un vielas daudzums, masa dalīta ar molu masu, un vēl citas sakarības. Ja reiz ir tik daudz pēc sakarības, kas ir vienādas pēc formas, tad arī šīs te sakarības pētīt var līdzīgi, kā mēs skatījāmies Ohma likumu. Un vienmēr jūs iegūsiet tikai vienu vai otru grafiku. Tad būs vai no tieši proporcionāli lielumi, vai apgriezti proporcionāli lielumi. Vai varbūt kādreiz būs taisni, ka nekas tur nemainās. Tāpēc ir šī te Ohma likuma izteiksme mums ļauj paskatīties uz formulu lapu, ka šī te saistība starp lielumiem eksperimentāli ir iegūstama ļoti līdzīgā veidā, protams, ar citām ierīcēm un citi mērījumi būs, bet būsim nonākuši pie viena un tā paša rezultāta, ka saistība ir vai nu tiešā proporcionalitāte vai apgrieztā proporcionalitāte. Tāpēc varam patrenēties vai esam sapratuši, par ko šeit bija stāsts, un paskatīties dažus piemērus, kā šie te procesi tiek skatīti pārbaudas darbos. Visvairāk tur par šo te izpratni par lielumiem un par tiešām un apgrieztām proporcionalitātēm ir kvalitatīvi uzdevumi, kur skaitļi nav nemaz jāievieto, bet kur jāsaprot pēc formulas, kas tur notiek. Pāris piemērus varam paskatīties.
pārējos varat izpētīt pēc tam. Nu, piemēram, formula F vienāds 1 dalīts ar T. F ir frekvence un T ir periods. Frekvence tas ir, cik bieži notiek svārstības, periods, cik ilga ir viena svārstība. Prasīts ir, kāda ir saistība starp šiem lielumiem un kāds ir grafiks. Nezīmējot un neievietojot skaitļus, mēs redzam, ka frekvence un periods ir apgriezti proporcionāli lielumi, jo viņi atrodas nevis uz vienas līnijas, bet periods ir kā dalījums, ja, tad šie jau skatoties uz formulu redzam, ka tie ir apgriezti proporcionāli lielumi. Tas nozīmē, ka ja periods palielināsies, tad frekvence samazināsies un otrādi. Grafiks ir apgrieztā proporcionalitātes grafiks, tātad grafiks ir hiperbola. Nu, lūk, esam jau varbūt pat 2 punktus te varētu dabūt, jo te bija 2 prasmes tika parādītas pēc formulas noteicām proporcionāls vai apgriezt proporcionāls, un grafiks ir hiperbola. Tad vēl piemēram par 3. piemērs. 3 vienādas masas klucīšiem ir dažādi tilpumi, kuram ir vislielākais blīvums. Lai to varētu atbildēt, mums ir jāatrod blīvuma aprēķina formula. Blīvums cietiem ķermeņiem ir masa dalīts ar tilpumu. Tātad teikts ir, ka masas ir vienādas un atšķirās tilpumi un prasīts, kuram ir lielākais tilpums. Tātad blīvums un tilpums ir apgriezt proporcionāli lielumi. Tātad, ja būs lielāks tilpums, tad blīvums būs mazāks. Bet prasīts bija, kuram ir lielākais blīvums. Lielākais blīvums būs tam, kuram ir mazākais tilpums, jo tie ir apgriezti proporcionāli lielumi. Un paskaidrojums šoreiz ir jāveic ar formulu. Tikai es nosaucu, kad formulā blīvums ir masa dalīts ar tilpumu, bet ja jāatbild ir pārbaudas darbā, tad noteikti ir jāpasaka, ko jūs esat apzīmējuši ar M, ko ar V un ko ar RO, jo šie te apzīmējumi var atšķirties dažādās valstīs, tomēr ir daži lielumi tiek apzīmēti citādāk, un tāpēc vienmēr jānosauc, ko jūs saprotat ar šo te apzīmējumu. Tā varētu turpināt, bet gribās vēl paskatīties uz vienu grafisko attēlojumu, kurš nebija iespējams pie šiem lielumiem, kur bija lielumi tikai pirmajā pakāpē. Kinētiskās enerģijas formula. Tad ir uzdevums. Klucīšu masa ir 1 kilograms, un uz klucīti sāk darboties spēks. Tā rezultātā klucīšu ātrums mainās no 0 līdz 6 metriem sekundē. Uzdevums ir attēlot grafiski, kā mainās klucīšu kinētiskā enerģija, mainoties ātrumam. Tātad atkarīgais lielums ir kinētiskā enerģija. Prasīta kinētiskā enerģija, tātad tas ir atkarīgais lielums, kurš ir jāatrod, kā viņš mainās. Neatkarīgais lielums ir ātrums,
un fiksētais lielums ir jau pateikts, ka tas ir 1 kilograms, tātad tā ir masa. Atrodam aprēķinu formulu lapā. Aprēķinu formula ir, ka kinētiskā enerģija ir masa reiz ātrums kvadratā dalīts ar 2. Šo formulu arī bieži jau ar šo formulu iepazīstās pamatskolā. Izveidojam tabulu, un tabulā vienādos attālumos ievietojam ātrumu, ko mēs gribam mainīt. Tātad ātrums 0, 2 metri sekundē, 4 metri sekundē un 6 metri sekundē, jo tādās robežās bija prasīts mainīt to ātrumu. Skatāmies pretī, kāda ir kinētiskā enerģija. Kinētisko enerģiju aprēķinam vai nu galvā, vai izmantojot kalkulātoru, un pierakstam pretī atbilstošiem ātrumam. Un attēlojam grafikā. Grafikā attēlojam ātrumu, atliekam ātrumu uz horizontālās asas, jo tas ir neatkarīgais mainīgais. Mēs to izvēlamies, kā mēs mainīsim. Mēs varējām arī mainīt tik pa 1 metram sekundē. Tā būtu vairāk punktu, vēl precīzāks būtu grafiks. Varam uz vertikālās asas attēlot kinētisko enerģiju. Kinētiska enerģija ir džaulos. Atliekam šos te punktus grafikā pretī ātrumam 2, 4 un 6, atliekam atbilstošās kinētiskās enerģijas un savienojam ar līniju. Iegūstam līniju, kuras nosaukums ir parabola. Tiesa, tas ir parabolas zars, jo mēs apskatījām tikai ātrumu vienā virzienā. Ja būtu ātrumu apskatījuši pretējā virzienā, tad mēs iegūtu simetrisku zaru arī uz kreiso pusi no kinētiskās enerģijas asas. Fizikā bieži neattēlo pilnu to parabolu, bet attēlo zaru, ar ko var secināt visu, kas nepieciešams ir fizikā. Tagad esmu attēlojis visus 3 grafikus, par ko mēs spriedām un par ko bija eksperiments skatīts. Jā, tātad tiešā proporcionalitāte grafiks ir taisne. Un šāds te grafiks bija tad, kad mēs skatījāmies, kā mainās strāvas stiprums atkarībā no sprieguma. Jā, pretstība bija konstanta vai fiksēta. Otrais grafiks šajā slaidā, tas ir vidējais grafiks, parāda apgriezto proporcionalitāti. Tas ir tad, kad I ir apgriezts proporcionāls pretstībai. Pretstība uz horizontālās asas, jā, strāvas stiprums uz vertikālās, tātad I ir atkarīgais lielums, kas mainījās atkarībā no pretstības. Un pēdējais grafiks parāda kvadrātisku funkciju, kur grafiks ir parabola, un tas ir tad, kad kinētiska enerģija atkarīga no ātruma. Nākamajos slaidos ir parādīta atbilstība sasniedzamajam rezultātam, jo tas, kādus uzdevumus veido eksāmena vai pārbaudas darba sastādītāji, ir saistīts, protams, ar standarta prasībām un arī eksāmena programmu. Eksāmena programmā ir precizēti standarta
prasības ar indikatoriem, un indikatori sadala lielu standarta prasību vairākās mazākās prasībās. Un šeit ir pierakstīti klāt katram tam sasniedzamajam rezultātam. Pirms tā sasniedzamā rezultāta ir indikators 332, un aiz sasniedzamā rezultāta ir standarta prasība 441. Tātad analizē situācijas, lietojot strāvu stipruma jēdzienu. Šeit ir par Ohma likumu ir 4 prasības, un vēl 4 prasības ir par pētniecību un eksperimentālo darbību eksāmenā un diagnosticējošā darbā ar ierīcēm nav jāstrādā, bet ir daudzi jautājumi ir saistīts ar pētniecību un eksperimentālo darbību. Tur jautājumi pētniecībā, kā jūs redzējāt, ir saistīti ar lielumiem, ar šo te lielumu izmaiņu, ar lielumu mērīšanu, ar schēmu zīmēšanu. Un šeit ir parādīts, kā sasniedzamajos rezultātos tas viss jau ir paredzēts, tas ir noteikts, kādas prasības, kurā līmenī ir jāprot. Un tālāk 5 slaidos ir piemēri no iepriekšējo gadu monitoringa darbiem par šo te tēmu, par Ohma likumu, par darbu ar vienkāršām formulām un schēmu lasīšana, saprašana un skaidrošana par tiešiem apgrieztiem proporcionāliem lielumiem un viegli aprēķini, kurus var veikt galvā. Paldies par uzmanību!